Čau visiem! Šoreiz parādīšu video, kā es centos paildzināt šī jumta kalpošanas laiku. Situācija tāda, kad šajā jumtā ir dažās vietās caurumi, un jā, tur pirms daudziem gadiem kāds centies viņu ar naglām piesita šo te cinkoto loksni, ko redzēt, bet viņa nav nekāda valcēta, nekas tāds. Līdz ar to tur laidīšu garām visu apkārt perimetram, tur nav nekāds silikons, nekas tāds. Es tad pagājušajā gadu centos uzlikt šo silikonu virsū, un jā, bet tas silikons baigi nebija kvalitatīvi uzlikts. Man arī nebija nekāda pistola, nekas, es tikai uzsmērēju pa virsam. Kādu laiku turēju, bet, pa lielam tas nav tāds ilgtermiņa variants silikonu smērēt. Līdz ar to es papētīju internetā, ko darīt, un tad es sapratu, ka varbūt vienkārši var uzkausēt šo ruburīdu virsū, jo pa lielam jumts ir normālā stāvoklī, tikai tas, ka viņam ir dažās vietās kaut kāda cauruma. Bet, tas es nezinu, no kā īsti tie caurumi, bet kopumā jā, diezgan pabies metāls. Un līdz ar to pirms es šo grunti bitumenu liku, es viņu kārtīgi ar augstspiedienu mazgātāju uz akmens režīmu to visu nomazgāju, cik vien varēju. Un uzliku šādu grunti, kas tur rakstīts, ka metālam arī der, kas samazina šo koroziju un kaut ko tādu. Tīri tāpēc, ka dažos YouTube video teica, kad kausējot uz metālu, viņš nebūs tik labi nekausējis virsū. Un tāpēc labāk uzlikt grunti. Līdz ar to izdarīju diezgan tāds ķēpīgs process, bet šī te grunts, kas ir bitumen, viņa nav tā kā tas augstā līme, kas ir tāda riktīgi bieza un grūti strādāt. Šitā ir tāda pavisam šķidra. Blakus noteikti, kas strādā, jāpaņem kaut kāds tehniskais spirts vai benzīns, lai tur ik pa laikam kaut ko pieskarās kaut kam, un tad jānotīra. Manā gadījumā logs bija druski jānotīra. Es tur kopumā tā rullīt, kaut kas pusstundas laikā šito visu izdarīju. Bet problēma tāda, kad kaut kā nebija tas ruburīts, un kā gāzdeglis it kā bija, gāzbalons bija, ruburīti arī kā varētu dabūt, bet kopumā kaut kā nesanāca laiks uzkausēt. Un šī vasara arī nebija baigi pateicīgā, nebija tādas vairākas dienas, kad bez lietas un šīs te karstums, lai būtu. Jo es gaidīju tādas dienas kaut kādas 3, kad būtu plus 30 grādi, plus 29, lai varētu uzkausēt, lai tas ruburīts labāk pielīp pie šīs te metāla. Vismaz man tāda bija doma. Bet, diemžēl nesagaidījām tādu dienu. Tātad ir pagājis 2-3 mēneši. Šādi izskatās tagad jumts. Kāds slieks samests. Nezinu, kas ļoti daudz slieks. Kāds it kā jau tagad viņš ūdeni vairs nelaiž apakšā iekšā, tad var redzēt, ka ūdens turās. Kaut kas nāk, kaut kas nenāk. Ir jānoslauka. Tagad, jā, šādu deglu. Gāzes balons, jāpaņem ugunsdzēsuma aparātu augšā. Vispirms jānoslauka visu. Neko redzēt pamats. Te izskatās daudz iespaidīgāk no augšas. Jā. Tad tāda situācija pagaidām. Kausēsim ir nopirkts. Tas pirms kādu laiku, šito nesen nopirkām. Šits brāķēts, nezinu, ka viņš bija uz pusi lētāks. Apakšklājs. Es pieņemu, ka diezgan labs varētu būt Francijā ražots. Dubults neplīst mūsu gadījumā. 3-kārši neplīst, jo šits jau vecais cinkotais jumts arī pietiekami labs.
bija tas, ka viņš nebija uzturēts padomju laikos un varbūt jāveido viņš plakanāks vai kā tur. Nezinu, mums būs labs, ja netiek iekšā, tad viss būs labi. Tā kā jā, nezinu, kā to darīt, vispirms noslaucīsim. Ja kādam rodas jautājumi, kāpēc ir tas ūdens šļāts, es arī nezinu, vienkārši tā iekārta tā dara. Tas božs zaļais, šis augstspēļu mazgātājs, man ar viņu nav bijusi laba pieredze. Diezgan mazjaudīgs, bet nebija tas pats lētākais, teiksim tā. Un jā, viņam visu laiku tek tā ūdens, es nezinu, kāpēc viņš tā varētu būt, varbūt kaut kad būtu sasals vai kaut kāda blīva atteikusies. Es tiešām nezinu, jo viņš jau diezgan pavecs, kādu 7-8 gadu. Bet tā problēma gandrīz, man liekas, jau no paša sākuma ir bijusi. Ar to, ka viņš laiž garām kaut kur iekšā motorā, nezinu, negribas taisīt vaļā. Man ir lielāks, stiprāks šis augstspēļu mazgātājs, bet tas man nebija līdzi. Un ar to es arī nosistu, man liekas, pilnībā visu to gruntu, ko es biju līdz pirms pāris mēnešiem. Līdz ar to iztiku ar šo te. Stiprāks ir nekā no šļūtens parastās. Bet, jā, tas, ka viņam visu laiku arī nestrādājot tek garām ūdens, tas ir tas liels mīnus. Es nezinu, varbūt kādam citiem, tas tikai manam modelim, varbūt ne visiem, bet, jā, man tas diezgan tracina. Tātad neko perfektu nevar izdarīt. Vismaz lielākos krīkumus aizskaloju prom lielākās tās netīrums. Šis nebija nekāds jaudīgais perforātors. Man vienkārši, ja es ņemšu šo lielo, man vienkārši viņš noņems visu šo grunti nost. Lai gan viņa jau tāpat ir pazudusi vai iesūkusies. Viņš kāds stipri turās, tā kā skrāpē. Tā kā jā, pagaidīs, kamēr nožūst, tie jau ļoti labi žūst. Vienkārši jāķer pēdējās saulēnās dienas, jo šī vasara nav bijusi pateicīga. Visu vasaru gribas, bet līst. Tagad vairs nav ko, rudens nāk. Cilvēki var nepaspēt. Noslaucīšu ātri vietas, kur ir vairāk ūdens.
ar šito gāzes degli baigās problēmas visu laiku bija. Pirmkārt, viņam nebija kaut kāda pareizā vītne, kaut kāda amerikāņu standarta vai kas, es nezinu, bet mūsu redaktoram jaunajam negāja virsū, arī vecajam redaktoram negāja padomju laika standartam virsū. Un tad es tur paņēmu, pārgriezu un savienoju kapu ar caurulīti, to, kas mums bija uz plīts. Jā, sanāca baigā ņemšanās. Un arī viņš baigi nesildīja to. Es nezinu, kā es nekad nebiju darījis, bet pēc video likās, ka diezgan ātri iet tāda kausēšana, bet vai nu mums tā gāze bija veca, jo tas bija mantots jau cik tur 10 gadus vecs balons un gāze, bet man liekas, gāzei nevajadzētu būt vecai. Un vai arī tiešām tas deglis ir mazjaudīgs un kaut kas tur nav labi. Jo mums diezgan lēni viss šis process aizņēma, nezinu kāpēc. Vēl varbūt daži teiks, ka baigi netīrs izskatās šis te grūns klājums. Tā ir, it kā mēs mazgājam, cik vien varam, bet tāpat tās mums tieši blakus 30 metri no šejienes iet grants ceļš. Un viņš konstanti visu vasaru ļoti putekļains, dažreiz ir tā, ka tur nevar cauri redzēt, tā kā smagie brauc ražas laikā. Un jā, ja mēs viņu nomazgājam, tad viņš arī tur nav iespēja, ka tā mašīna nepabrauks garām kaut kur. Viņš nav ļoti intensīvs, bet arī nav tā, ka viņi neizmanto kādas 10 mašīnas stundā stabiliet. Un jā, līdz ar to tur no putekļiem kaut kā nevar izvairīties. Un varbūt plēva būtu jāliek, nezinu, kaut kas tā, bet pa lielākā daļa bija nomazgāta. Un tad, kad klājām virsū šo, tad tā grunts tiešām palīdzēja, varēja redzēt, ka tā grunts izkūst drusku un palīdz pielikt. Tā kā jā, kaut kā tāda šī situācija.
tas normāli. Man tā liekas, ka tas jā. Tāpēc līdz es domāju, ka tas ir kaut kas īpaši, ko tas savienojums iekšā nobīvēja. Vienkārši bija 2 centimetri, tas nobīvēja. Tas ir ārkārt? Nē, viņš to nevar, viņš vajadzās. Ja tu dai galā nepareiz molts, tad aizies cauri. Tad nepareiz iesāk un viņš aizgāja. Iespējams, vai viņš varbūt arī pēc tikai šai pusē vienkārši tas paliek brīvāks, viņš paiet šo pusi vitamā. Viņš pareizi nolas, ka tikai viņš būtu simetriski, respektīvi viņu pa vidu būtu jārada. Viņš ir tānās. Viņš ir sīkumā, tu pateikt, viņš ir veda eigas, kaut kā viņš taisījuši to. Mēs nekām to rīmerā, mēs skatījām. Ietums viņam ir. Tad bija tā Kāda jums informācija? Labi, nepīk to, bet tad jūs tā, šitā iesmīt jābūt. Daudz dūri. To visu. Tas karsums iesmīt galā. Nē. Vidu vēl. Kā mācīt, to mēs sākam. Tu iesmēt kur? Vidu?
Lieta? Nē, saulīt. Vai to grūvēju motu? Grūvīgi iedod. Nopirkt krāsa rūvīgi motu.
Tātad 3 ruļļi aizgājuši. Teica tikai pagad 4. Pagaidām tā. Šito atstās pārkarīt. Kopā normāli, bet ļoti lēni iet. Es nezinu, kāpēc es ar šito te lēto tik lēni iet. Varbūt balons beidzies termiņš te gāzē. Mēs viņu tad dabūjām mantojumā 19. gada. 6 gadu beidzies termiņš, bet it kā gāzē tas vispār nevajadzētu būt problēmai. Te tas valcīts sagādā problēmas, mēs tagad uzkausēsim. Un tad ir plāns ar jau, uztaisīsim to un uzkausēsim tad to virskārtu vai uzliks jauku. Tad uzkausēs šito te pārpalikušo un tad uzkausēs īsto, kas ir šitas te. Nezinu, vai viņš ir labs. Šitas. Tas jau sen nopirkts pasan. Vienkārši nebija nekad laiks tikt klāt. Tā kā jā, te vēl mums pietrūka šitie te atgriezumi. Pa lielam bez atgriezumiem tas strādā. Protams, šitie būs, bet tie aizies pamatos, viss tur. Jā. Nezinu, vai vēlreiz es šito grunts mastiku pāriešu pāri, nezinu. Varbūt, ja kādam ir arī nācies strādāt ar šiem gāzes degleļiem, kas ir varbūt no lētākā gala, vai vispār nācies strādāt ar šiem kausējumiem jumtiem, tad varbūt uzrakstat kaut kādu ieteikumu vai ko, varbūt es kaut ko nepareizi tur ar to gāzes degli daru. It kā es pamēģināju, tur nekādas baigās funkcijas nav, bet varbūt tur ir kaut kāds knifs un varbūt gāzta veca vai varbūt speciāli gāzi tur vajag. Respektīvi, jā, gribētos to nākamo kārtu un nākamgad kausēšu visticamāk. Un tad, jā, gribētos, lai tas viss notiek tā ātrāk, karstāk, kvalitatīvāk. Jo pašreiz, tas diezgan ilgi aizņēma, pat video pātrinājumā izskatās diezgan lēni. Tas ir 10 reizes pātrinājums un tāpatās, jā, savu laiku tas aizņem. Jā, tā kā paldies, ka skaties šos video un te jau tiekamies nākamajās epizodēs. Atā.